Labdien, mīļās jaunums, klāt decembris, un tagad paskatīsimies, ko taro vēsta jaunavām. Jaunums būs mierīgs, neskatoties uz to, ka decembris ir klāta iepirkšanās laiks un trauksmes pilns laiks un saviļņojumu un prieka pilns laiks. Jaunums nekas nevar izsist no viņu mierīgā stāvokļā, viņas paļaujās tam, ka viss rit savu gaitu, ka viss notiks attiecīgā laikā un ka man jau te nav sevišķi jāiespringst, lai es ievirzītu situāciju tā kā vajadzētu, ja? Jo patiesībā jau jaunava zina, ka daudzkārt ļaujoties notikumiem, tie notikumi sakārtojas paši no sevis un ne jau 1. decembris atnācis ir, ja? Kad ir daudz lietas kārtojums un darāms. Tātad jaunavā ir iekšā miers, apmierinātībā, tāda uzticēšanās intuīcijai. Es jau zinu, kā tas ir, un tas rada tādu patīkamu, mierīgu gaisotni, kas ir ļoti tāda, manuprāt, veselīga, gribētos teikt, decembrī. Darbs, bet darbs ļaus izbaudīt. Un, ziniet, jā, darbs arī ļauj izbaudīt šo situāciju, jo darbā Pentakļu karaliene saka, izmanto tos resursus, kas tev ir, noved lēnā garā visu līdz galām, saskaita, sarēķina, saņem visas naudas, un tu sapratīsi, ka tas gads ir pagājis patiešām labi, lieliski, tur ir bonusi, tur ir dāvanas, tur ir atzinība, tur ir tiešām tāds gandarījums liels par to, ka es te esmu, ko es te esmu darījis. Nav tā, ka es visu gadu būtu velti pavadījis, ja, un neko nedarījis. Tiem cilvēkiem, kas gaida pārmaiņas darbā, šī kārts var radīt vilšanos tādā ziņā, ka šī nav pārmaiņu kārts. Tātad šī kārts nerisina neko. Viņa neļauj iet uz priekšu, viņa neļauj atrast kaut ko, viņa neceļās augšā un neizsaka savu viedokli, viņa neprotestē. Ja? Tad saprotiet, ka šajā kārtī ir tikai miers, izbaudīšana un nekas cits. Tātad šī mēneša enerģija nav piemērota, lai cīnītos. Cīnīsimies janvārī jaunums. Šeit izbaudam to, kas ir, un saprotam, kā tas ir. Paprasam pienācīgu algu, ja tur ir kaut kāda problēma, vai paziņojam par savu darba laiku, kuru es nevēlos pārsniegt. Ja? Sakārtot tādas bāzes lietas pilnīgi mierīgā garā. Tas ir iespējams. Ja tas prasa cīņu un izaicinājumu, tad droši vien, ka tā neizdosies. Partnerība. Partnerībā jaunavām, kā ļoti daudzām citām zodieka zīmēm šajā decembra prognozē, partnerībā gribas rīvēties, gribas kašķoties, gribas parādīt, ka Dievs kāds esmu nabadzīņš, tāpēc, ka man vienam pašam te viss jādara, jūs pārējie te neviens neko nedarat, es te esmu noslūgots, es, un gribas tā kā mazliet vainu novelt uz apkārtējiem cilvēkiem un vainot viņus tajā, ka es tagad esmu noguris visā. Tās visas ir prātu konstrukcijas, jūs redzat, ka tie ir 5 zobeni, tas nozīmē, ka faktiski tā ir vēlēšanās pievērst sev uzmanību, un patiesībā es gribētu, lai man pasaka kāds, cik tu esi forši, cik daudz esi izdarījis, un mēs tā novērtējam, un nāc apsēdies ar mūsu kopā uz dīvānu, bet ir tāda spītīga vēlme, nē, es to visu izdarīšu viena pati, un jūs nožēlosiet, ka jūs nepalīdzējāt man. Ja tāds skarbums un tāds kašķīgums mazliet, šo jau nav nemēģinām pielietot uz saviem tuviniekiem, nekas labs tur neizdosies. Un tāpatām ar tiem cilvēkiem, kas meklē pašlaik tikai attiecības, 5 zobeni tāda. Es skatos, kur gribu, un neviens nav man pa prātām, viens pa īsu, viens pa garu, viens pa dumju, viens pa resnu, viens pa nabagu un kaut kas tur vēl. Ja mums šitāda aina ir jāskatās partnerattiecībās, tad varbūt, ka šajā mēnesī vienkārši beidzam viņus šķirot un vērtīt un apskatīt, liekam tam punktu, izbaudām gada nogali un nemeklējam nevienu. Un padoms, mīļās jaunums. Padoms ir neforsējiet. Neforsējiet situācijas, ko jūs nespējat kontrolēt, nepārslogojot savu ķermeni, kaut gan visās kārtīs nebija nekas tāds, ka jūs gatavotos pārslogot, un tomēr padoms ir
Nepārspēj savu fizisko spēku tik lielu, kā viņš ir. Nemēģini konkurēt ar citiem tādā kaut kādā enerģijas vai spēku ziņā. Šis ir mierīgais mēnesis jums. Nu, tāds, manuprāt, interesants mēnesis jums, mīļās jaunavas. Es ticu, ka jūs to izmantosiet prātīgi. Uz tikšanos nākamnedēļ.